Ivo tiekas ar savu draugu Zigi, lai atlaustu Vadimam nozaktā laptopa paroli. Rihards pasaka Veronikai, ka ir izšķīries no Līgas, Līga melo Leonam, ka kopā ar Rihardu domā par bērniņu. Silvijai rodas aizdomas, ka Ivo viņai melo un nevēlas atdot nozakto laptopu. Vadims pārdzīvo Silvijas nodevību. Silvija atzīstas, ka ir vainīga dokumentu. Pārbaudi. Slimnīcas. Ir vainīga dokumentu pazušanā. Sagaidu man mieru stājā, tas ir labi. Tā. Ko Silvija tā teica? To pašu, ka es jau zināju. Viņi pa abiem ar to arhitektu izterjuši manu seifu. Jā, tas skaidrs, bet kā viņi to paskaidroja? Tas noticis tajā diena, kad Silvijai piezvanījuši no slimnīcas un pateikuši, ka es esmu miris. Tu miris? Tu tiešām tāds zvans bijis? Jā, es pārbaudīju. Slimnīcas kļūda, sajaukuši palātas, tur viņa nemelo. Bet tad Silvija var saprast. Toties viņa pati pilnīgi nesaprot, ko izdarījusi. Tajā seifā bija īpašumu dokumenti. Tas viss vēl nebūtu nekas, bet mans laptops. Es saprotu, ka nav patīkami, bet kas tur liels var nopirkt jaunu? Aha, kopā ar visu kazino dubulto grāmatvedību. Ja tas nāks gaismā ar mani viss cauri. Un panākusi, to būs mana sieva. Pagaid. Vadim, viņa tev atvainojās. Viņa paskaidroja, kas ir noticis, vai tiešām tas neko nemaina. Baidos, ka ne. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka es tagad... Es tagad zinu. Kad notiks, kad es nomiršu. Viņa apzāks manu māju, manu meitu un aizskries pie mīļākā. Ļoņa. Jā, tev pašam bija Vadim mīļākā, un tad tu lūdzu Silvijai parakstīt laulības līgumu, no kuru viņa neko nesaprata. Tu neesi svētais. Tāpēc varbūt tai meitenei ir vērts dot otru iespēju. Satīties, sapīties un pēc tam mācīties. Nav vairs kur paglāpties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaiziet vēl, visi plēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu es sauc, un šiestu prātu es pats. Jā? Labdien! Labdien! Es ļoti atvainojos, es tikai uz minūti. Es gribēju jums pateikt paldies. Droši, Silvija. Nāciet dziļāk. Mans vakardienas padoms noderēja? Nu, kā vēl? Es darīju tieši tā, kā jūs likāt. Es visu izstāstīju Vadimam, es lūdzu viņam piedošanu, un viņš...
viņš man piedeva. Un tagad viss ir kārtībā. Paldies Dievam. Un tikai pateicoties jums, tāpēc es jums gribēju pateikt paldies. Jūs jau samaksājāt par vakardienas seansu, tā kā nevajag neko. Es zinu, cik jūs uzmanīgi izturaties pret dažādu veidu pateicībām, bet šoreiz tas pavisam kaut kas cits. Jā, kas tas ir? Tā ir izcila delikatese. Tas ir kūpināta meža cūku šķiņķis. To Vadimam draugi atsūtīja no mednieku biedrības. Jūs man to? Nu jā. Pagaidiet, iedodiet nazīt. Es paņemšu to nazīt. Nevajag. Es nogriezīšu magabalu. Paldies. Nolieciet to grozu kaut kur. Gabaliņu, tik garšīgs un tās mažo. Es ticu, paldies, bet lieliski. Bet, nu, kaut ko. Es vēlāk, man tagad negribas ēst. Nu labi, ja vēlāk, tad vēlāk. Ja jau augļu reizi, tad jau augļu reizi. Un augļi kopā ar gaļu laikam nav īpaši veselīgi. Nu, tad lai jums labi garšo. Paldies. Paldies jums. Jā, šeit Baumani. Uzsūtiet kādu augšā, man jāiznes no numuriņa miskasti. Jā, tūlīt, jā. Es nolikšu aiz durvīm. Paldies. Nu kā, izdevās? Kafiju atnes? Jā, aizmirsu. Es atnesīšu. Nu, stāst kādi rezultāti. Zero, vecīt. Ar vienu nakti būs par īsu, lai to raskrutītu. Zvērīga sistēma. Pasveicinies labāk tagad tieši mājās, un es pēc tam vēl kaut ko pastrādāšu, man šīrums jau iet ciet. Kādās mājās? Ko tu gribi, lai Vadim Rūķīši tavu mājā pa sastādājām sadala? Tu ko, tavējo jau? Man ir biroja izvandījuši no augšas līdz apakšai. Klausies, nu teicu es tev, ne? Ko teici? Pārāk dziļos ūdeņos es iebraucis. Sūc pa ūdeņiem, man to kaste vajag uzlauzt. Lai tas maksā, ko maksādams. Saproti, tu man pasaki, ja vajag kaut ko, tu man saki uzreiz, jā? 2 stundas pagulēt. Tu pasaki, nu ir kaut kāda cerība. Cerība vienmēr mirst pēdējā. Jā? Davai, es pēc pāris stundām pienākšu, ja? Jā. Kaut ko ēdam paķer varbūt arī, jā? Jā, ok. Klausies. Un, ja mēs satiekamies viesnīcā kaut kur vestibilā, mēs viens otru nepazīstam, jā? Bārmens taču redzēja. Tas ir Štruns, tas ir savs cilvēks. Piecīts zobos un mūžīga mīlestība. No Silvija? Es tev pateikšu noslēpumu. Silvija patiesībā ir blondīne. Maskējusies. Pēc būtības. Tā kā viss kārtībā. Čučs salda mazo draudziņu. Aiztais durvis. Tu nevari man piedot, jā? Es zinu, ka tas, ko es esmu izdarījusi, tas ir briesmīgi. Tev ir slikti? Tieši otrādi. Tev vairs nebūs ar mani jauklējas. Piedod. Piedošu. Es tev piedošu. Tikai ar vienu noteikumu. Jā, mīļais, nu tu taču zini, ka es vairāk tā nedarīšu. Es uz tā cilvēku pusi vienkārši vairs neskatīšos, es ar viņu nesatikšos, to es esmu nosolījusies. Naksies. Pagaidi, bet es nesaprotu, no viņa taču sākušās visas mūsu nelaimes. Ja tu vēl gribi būt mana sieva, tu ar viņu jāsatiekas un jādabū zināt, kur viņš ir licis manu datoru. Pagaidi, Vadim, bet tu taču ļoti labi saproti, ko nozīmē šīs tikšanās viesnīcas numuriņā. Viņš taču var paprasīt kaut ko vairāk, ne tikai vienkārši parunāšanos, tu taču to saproti. Saprotu. Tu pats man piedāvā ar viņu gulēt? Kaut vai, ja savadaktu viņu
ietekmēt nevari. Tu saproti? Gunāriņ, labdien! Sveiki! Oi, jauna frizūra! Vai dieniņ, jauna frizūra, jauna dzīve, ko? Ai, es atceros savā jaunībā, kas tik netika darīts ar matiem. Ak, Dievs, kādu laiciņu es pat biju blonda. Nu, tas kādos 60. gados. Ko jūs sakāt? Jā. Nu, vai tik pie tās jaunās frizūras nav vainojama kāda meitene? Jums nu gan ir vanāts. Paldies, paldies, paldies. Cukuru. Jā. Nika, toreiz šeit, labdien. Labdien, tu draudziņi, viņi tik jauks. Klausies, Šarlotiņ, nāc te pie manis. Nu, ko es varētu piedāvāt dāmai ar sunīti? Varbūt pagaidām svaigi spiestu apelsīnu sulu. Labi. Tūlīt no virtuves dabūsim svaigus apelsīnus. Klausieties, to sunīti gan pievaktējiet. Ziniet, mums te ir dažs labs AA tips, agresīvi alerģisks, kas ieraugot pat tādu zvēru krīt panikā. Šarlotiņ, ko nozīmē tas pagaidām, ko? Vai tik es te neizraucēju kādu slepenu satikšanos, ko? Nu, cik nu slepenu? Nu, bet satikšanās man ir. Vakar es saņēmu pilnīgi nejauši puķpušķi un ielūgumu uz pusdienām. Šarlote, jums ir pielūdzējis. Jā. Kurš tas ir? Viesnīcas īpašnieks Aivars Petersons. Super! Dēls, man ir vajadzīga tava palīdzība. Tu ienāksi? Ak, tu esi pilsētā. Nē, nu, es nespēju izvēlēties, kuru šlipsi labāk likt. Nu, jā, man tikšanās, jā. Nu, nekas. Jā, labi, gan es pats te tikšu galā. Jā, lūdzu. Labdien, Peterson kungs. Es te ienesu parādīt viesnīcas bukletu maketiņus. Ātri gan. Jā, mēs jau aģentūrā uz lauriem neguļam. Tā, man ir 3 varianti. Es varu izstāstīt, kādas ir atšķirības starp tiem, nu un tā. Ja? Ziniet, ko, Mārtiņ, varbūt atstājiet tās izdrukas. Es lēnā garā iepazīšos un es jums atzvanīšu. Man šobrīd nav tā īsti laika. Labi. Dodaties uz tikšanos ar kādu sievieti, jā? To var tik labi redzēt? Nu, elementāri. Ja vīrietis nevar izvēlēties kādu kaklasaiti likt un ja vēl uz vienas no kaklasaitēm virsū ir tāda maza duksīša, tad laikam runa būs par to mūsu dāmu ar sunīti, vai ne? Jā, nu, zināmas dedukcijas dotības jums ir. Jā. Varbūt, ka jūs man varat palīdzēt izvēlēties, kuru? Es ieteiktu nelikt vispār. Jā? Jā. Pilnīgi pietiek ar žaketi. Vīrietis zolīts, tā pašā laikā brīvs. Bez striķa ap kaklu, atvērts attiecībām. Nu, es nezinu. Nu jā, labi. Tad atstājiet man un es jums došu ziņu. Jā, nu labi. Es gaidīšu. Un es atvainojos, ja tomēr izdomājat likt kādu kaklasaiti, tad lieciet bez suņiem. Labāk bez suņiem. Tātad jūs esat pašam sanatorijas un viesnīcas saimniekam iekritus acīs? Vai dieniņ? Es pat nezinu, par ko mēs varētu ap divi runāt. Runājiet par savu nodarbošanos. Es varu derēt, kā Aivaram jūsu sunīšu tērpu darbnīca liksies visai eksotiska padarīšana. Jā? Nezinu gan.
mūsu pirmā tikšanās nebija diez cik veiksmīga. Cukuriņam tāpēc radās alerģija uz vēdriņu. Vai to jūs viņam neatgādiniet? Ne. Jūs saprotiet, viņš jau tīsitumi jau sunītim ir pārgājuši, vai ne? Un jūs abas izskatāties ideālas. Es varu derēt, ka Pētersons būs traks palicis un skatoties uz jums, vai dieniņ būs savalcināts 1 un 2. Jā, Lulu var būt, bet... Man ar vīriešiem nekad nav paveicies. Tāpēc es esmu palikusi viena. Jaukundze. Vai, Jaunkundze, tas taču ir brīnišķīgs status, mīļais Dievs, ko tad, lai es saku, atrēkt, nebūdam 3 vīrus zem zemes dabūjuši, bet vēl friša, vai ne? Sveicinātas, dāmas. Jā, sveicināti. Vai... Ziņa. Pajautāt. Vai, vecākā, kur mana galva? Es taču aizmirsu ieslēgtu gludekli vai dienu. Es nezinu, nodedzināšu vēl jums visu sanatoriju. Tā tiešām var nelaime notikt. Varbūt jāsauc ugunsdzēsēji. Nē, tas jau tikai tāds taktisks gājiens, lai mūs atstātu divatā. Ak, tā. Jūs tā domājat? Nu, jā. Varbūt es drīkstu jūs aicināt pie kaldiņa. Protams, ja Lulu neiebilst. Lulu nav iebildumu. Nu, kā jums garšo? Paldies, viss ir lieliski. Nu, nav jau mums te tā kā sanatorijas restorānā, bet pavāri mums ir ļoti labi. Es jau pats arī bieži vien nāku šeit pusdienot. Varbūt pasūtīsim arī desertu? Jā, bet vispirms es gribēju jums pajautāt, kā jums ienāca prātā man uzaicināt uz pusdienām? Un vēl tik izsmalcinātā veidā ar ziediem un ielūgumu. Ne, nu, nekāda īpaša nodoma jau man nebija. Vienkārši es jūtos mazliet vainīgs jūs priekšā par to vakardienas gadījumu ar tiem cepumiem. Un tad tas trakais psihoterapeits arī gribēja mūsu mazo mīļumiņu izmest pa durvīm. Jā, redz, kā viņai garšo. Viņa ir izsalkusi. Mazdrusi. Sveiks, Aivar. Drīkst pie tevis. Sveika, Zente. Nu, es gan neesmu viens. Nu, jums taču arī nebūs nekas pretī, ka es tepat kompānijā piemetīšos. Doktor, glābiet. Atvainojiet, ka es te ielaužos, bet es esmu pilnīgā izmisumā. Kas notiek, Silvija? Pirms pusstundas viss bija ideāli. Bet tagad man nepieciešama jūsu palīdzība. Labi, tikai mierīgi. Nāciet apsēdieties. Silvija, elpojiet mierīgi. Sāpoju. Izskaidieties pirms līdz 10. Līdz 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, vēl labāk? Nu, kas noticis? Viens vīrietis spiež man zakt. Otrs spiež man gulēt ar man nemīlamu cilvēku, un abi uzskata, ka viņiem uz to ir tiesības. Pasakiet, Rihārd, es izskatos tik slikta, ka viņi man var to prasīt. Abolīti? Ne, es negribu tagad abolīti, es gribu gaļu. To es jums, diemžēl, nevaru piedāvāt. Kur tad palika tā cūka, ko es jums atnesu? Kādu tu? Tu esi iebāzis saldētavā. Silvija, ko mēs par tik prozaiskām lietām parunāsim par jūsu sajūtām? Apgulieties, ja?
Un pamēģiniet tagad noformulēt, kāda ir jūsu problēma? Tie vīrieši, viņi man neciena. Man gribas ēst. Lielisks sākums. Turpiniet. Bet tas sunītis gan jums tāds jocīgs. Kā viņu tur sauca? Lulu. Un ko viņa visu laiku trīc? Viņa nav slima? Varbūt viņai augsti ir? Nē, Lulu, nekas nekaiš. Tā ir tāda suņu šķirne, Zenta. Aivar, bet es taču redzu, ka tas nav nekāds sētas krancis. Un šitās drēbes, ko tās vien nemaksā, un tad jau pat arī nav no lētajām, vai ne? Nu, cik tad tāds ķiņķēziņš maksā? Es nezinu, man Lulu uzdāvināja. Vai? Tāds nu gan patiktu maniem bērniem, vai ne, Aivar? Droši vien. Nu, dāmas, kā būtu ar vienu kafiju? Lieliska doma, lieliska. Bet es atteikšos. Es pierakstīšu, es esmu uz procedūru sanatorijā. Paldies jums par pusdienām, Aivar. Nav par Visu ko. labu. Visu labi, es ceru, mēs vēl tiksimies. Aivar, es jūs iztraucēju, ja? Ļoņa, es esmu nikns. Ļoti nikns. Kas tad, nu, Džeki pārmeklēja Ivo māju un neatrada datoru? Tagad tu esi dilemmas priekšā, tu nezini, ko darīt. Ko puisim pa priekšu laust, kājiņas vai rociņas? Tu ļoti labi zini, ka man riebjas to dari. Bet dzīvi piespiež Kungi, nepatraucēja? Tāpat vien atnāsiet, kaut ko gribēju. Kaut ko gribēju konkrēti parunāt ar Felsenbacher kungu. Varbūt jūs, Leon, varētu mūs iepazīstināt. Bet, Aivar, es šausmīgi atvainojos. Es tā negribēju. Es vienkārši cilvēks atnācu te tā mierīgi paēst. Es taču nezināju, ka jums te kaut kāds randiņš. Kāds tur randiņš? Vienkārši biznesa pusdienas. Aivar, nevajag mānīties. Es visu sapratu. Visu. Bet tu taču varēji palūgt, lai es tā teikt pārsēžos pie cita galdiņa. Man jau nebūtu nekāda problēma to izdarīt. Es negribēju tevi aizvainot. Nu, ko aizvainot? Ko aizvainot? Tas, ka mēs reizi pa reizē satiekamies tavā istabā, tas jau tev neko nenozīmē. Man jau nav pret tevi nekāda pretenzija. Nu, tā tad mums abiem tāda izklaide, vai ne? Mēs esam brīvi cilvēki. Tā ir Šarlote. Tā jau nu gan ir viena smalka dāma. Tāda jau tev nebūs tā pa smieklam iekarot. Nu, nav jau tā kā es, vienkārši cilvēks, kas uz sirds, tas uz mēles. Aivar. Nu, aiziesim uz tavu istabu. Tu tāds pavisam, tāds bēdīgs. Nu, ejam. Leons, kas ir šis jaunais cilvēks? Un kāpēc viņš grib ar mani runāt? Rihards Baumanis, psihoterapeits. Felsenbachers. Ļoņā, tu domā, ka man ar galvu viss nav kārtībā? Ne, Baumaņa kungs ir psihoterapeits pēc profesijas. Faktiski viņš ir tas cilvēks, kuram tev būtu jāsaka paldies par tavu dzīvības glābšanu. Nu, tā bija tikai sagadīšanās, ka es biju viesnīcas priekšā, kad uz jums šāva. Tas manā vietā varēja būt arī kāds cits. Man laikam jāsaka jums paldies. Es ne par to gribēju runāt. Varbūt saruna ar Baumaņa kungu ir tieši tas, kas tev šobrīd vajadzīgs. Vislabāk. Laimīgi. Tātad? Es dzirdēju, ka jums nesen pazudis laptops ar ļoti svarīgu informāciju. Man šķiet, es varu jums palīdzēt. Sēdies.
Atļauties nobīties, nozagt un aizlaisties, kā vatām piebāstām, sirdīm un lamatām. Rodas uz acīm un neredzēt, nezināt, tāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Un es saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestrudētu es pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu,